citādo sajūtu mednieka aizvadītās nedēļas nogalē ceļu mēroja uz Madonas pusi, kur jau 8. reizi Kalsnavas arborētumā sevi pieteica raganu slotu balle. Tajā valdīja romantiska gaisotne ar tūkstošiem lampiņu un izgaismotām takām, dzirkstoši smiekli un patiesa aizrautību vēloties izzināt ko jaunu, kā arī vēlmi būt kopā un vēlmi būt dabā. Un lai arī visi uz balli tiek aicināti ierasties atbilstošās maskās, kā izrādās, tas patiesībā tomēr nav veltījums raganām un vēlniem, bet vēsta par vienu no arborētuma īpašajām skuju kokogu kolekcijām, kas veidojušās ģenētiskās mutācijas rezultātā par raganu slotām. Kalsnavas arborētumā šī kolekcija ir vislielākā Latvijā. Un tā teikt, šovakar tādā nakts aizsegā stāstam par mūsu raganu slotām, dodam cilvēkiem iespēju izzināt, iepazīt un nedaudz varbūt sevī pamodināt mazo bērnu, ļaujoties draiskām un rotaļīgām aktivitātēm. Un klātesošie sabraukuši teju no visas Latvijas to arī izbauda, pārbaudot savu erudīciju, izgatavojot kādu raganu aksesuāru, uzņemot skaistāko foto un tiekot pie sava maģiskā tējas maisījuma, kā arī pārbaudot spēku sportiskos izaicinājumos vai vienkārši baudot vakaru, romantiski izbraucot ar gaismiņu mobīli. Mēs esam nesen ieradušies un apgājām aplīti, meitenes grib dejot, iesim pie skatuves dejot. Viss ir labi pašlaik. Raganu mums slotu nav pašlaik šitā. Es vēl nav raganas, es maziņi. Vai neko? Nē, nav ragana. Mamma ir. Foršs laiks pavadīt laiku ar ģimeni. Tas ir, es domāju, visiem ieteikt. Protams, daudz raganu, bet, tas jau kā dzīvē. Te gan ir augsts ļoti, bet pie kaimiņiem tīri labi palēkāties. Šitādi pasākumi tikai par, vai ne? Mēs jau te regulāri. Tikai vienu tādā bariņā mēs pirmo reizi. Un mēs zinām, ka šeit ir vienmēr ļoti laba atmosfēra, ļoti tāds brīvā dabā, svaigs gaiss, jautri, interesanti un arī bērniem forši. Mūsu bērni tagad ir darbnīcā, taisa tur savas lietiņas un mēs atkal ar erudīcijas spēlēm nodarbojamies. Mēs noteikti zinām, ka mēs neko neatcerēsimies no latīņu valodas, bet mēs tās salīdzinām, paskatāmies, kā izstās augsts kāds latīniski. Nelielas ieskicējums ir, bet nezinu, vai kļūsim ļoti gudri, vai ne? Jā, lieli robi, varētu teikt. Šovakar aizpildam, bet rītdien jau būs tie paši robi. Tas bija kaut kas ļoti maziņš. Te vispār ir šitas laika. Jā, var šitais. Cilvēki nāk ļoti ieinteresēti un tādu ar vēlmi atpūsties un ieraudzīt kaut ko citādāku. Visa diena ir tāds un vakars ir tāds pārsteigumiem pilns. Un var just, ka komandas ģimenes nāk, lai pavadītu labi laiku kopā. Tāds prieku pilns vakars. Un šo prieku visnotaļ papildina sadzirdētais aicinājums ierasties atbilstošā tērpā, tā gūstot iespēju cīnīties par Miss Slota un Misters Slotas kāds titulu, kuru saņemot ovācijas sit augsta vilni. Juhu! Vislabākā ir! Pagājušajā gadā vējš pūta uz otru pusi, šogad uz šito pusi pūta, un mēs atlidojām. Beidzot atlidojām. Pār visu šo atmosfēru kopumā, kā tad ir? Ko var teikt? Super! Tikpat priecīga ir arī smaidīgā raganiņa Vita, kura aktīvi visa vakara garumā iesaistījās dažādās atrakcijās un guva pat vairākus titulus un balvas. Braucam un piedalāmies jau 3. gadu, un redz, ko šajā gadā pirmo reizi kā komanda un individuāli saņemu balvu. Laikam kaut ko tas nozīmē, sēžot mājā dekrēta atvaļinājumā, ja? Skaļākās balss īpaši tiec ātrākā, ja? Laikam esmu uztrenējusies. Mana prikošākā gaismas ziedu raganas, manas kolēģes un draudzenes. Fantastisks pasākums, jau kā tradīcija 3. gadu. Lielisks pasākums, paldies organizatoriem! Jāpiebilst, ka šis ir jau 8. gads, kad iestājoties rudenim kalsnavieši aicina uz šo romantiski mistisko balli, kas allaž noslēdzas ar muzikālu veltījumu, šoreiz ar Igo un ģitāriste Eriku Upenieka koncertu. Sandra Zariņa, Emvats Masakovskis, Indrs Krieviņš, RTV no Kalsnavas.